Šodien evaņģēlija, kas ir rakstīts, paldies, pie Jāņa 8. nodaļā no 31. līdz 36. pantam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrahama dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, tad jūs patiesi būsiet brīvi. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžieties, lūdzu. Šodien ir diena pēc reformācijas svētkiem 31. oktobrī, un mūsu tēma, mūsu pārdomām par šo tekstu šodien ir ticības patiesība atbrīvo. Patiesība, tā ir nopietnība. Patiesība nepakļaujas cilvēku vēlmēm. Patiesība nevienmēr iepriecina. Patiesība maina attiecības. Patiesība iznīcina ilūzijas. Patiesība apklusina pļāpas. Patiesība pieprasa pārmaiņas. Patiesība atņem netaisnu varu un privilēģijas. Šo dažu un daudzu citu iemeslu dēļ patiesību mēdz slēpt, pārklāt ar meliem un ilūzijām. Taču Kristus jūdiem teica, ka patiesība padara brīvu, ka viņa mācītā un paveiktā patiesība atbrīvo. Mēs zinām, ir tā sauktie patiesības brīži, kad cilvēks nostājas kāda liela, nepierunājama un neietekmējama spēka priekšā un vairs neder ne iestudētas runas, ne izgudroti argumenti, jo cilvēks stāv patiesības priekšā viens un nespēcīgs. Kas notiks pēc tam? To cilvēks ietekmēt nespēja. Tā notiek lielu sabiedrisku satricinājumu brīžos, kara un terora apstākļos, kad sagrūst spēki, kas savalda un vada. Tā tas ir bada laikos, tā tas ir smagu slimību gadījumos, tā tas ir lielās sāpēs, tā tas ir nāves priekšā. Tā tas ir arī brīžos, kad cilvēka dvēseli nepatiesība, neīstums, izlikšanās un meli ir spieduši par daudz smagi un par ilgu, tad no dvēseles dzīlēm izlaužas izmisums sauciens pēc brīvības un pēc patiesības. To mēdz saukt par dvēseles katarsi, attīrīšanos un atbrīvošanos. Un tā patiesība, ko cilvēks piedzīvo, lai arī reizēm sāpīga, tomēr sniedz atbrīvošanu un jaunas dzīves iespēju. Taču, diemžēl, pat šādi dvēseles patiesības brīži ir nepatiesības un grēka skarti. Tādēļ no Dieva atkritušajā pasaulē patiesības brīži izraisa sekas un pārmaiņas, kas bieži ir neparedzamas un satricinošas. Tādēļ sabiedrība kopumā šķiras un kārtas, dažādās reliģijas un kulti, kustības un interešu grupas, politiķi, partijas un idejas strāvojumi nemaz netiecas pēc patiesības, bet rada un seko apstākļiem pielāgotai patiesības ilūzijai. Varam teikt, monitorējamai patiesībai. Patiesībai, ko var vadīt un mainīt pēc vajadzības, lai nekad nenonāktu pie satricinošiem patiesības mirkļiem.
Mums, luteriskajiem kristiešiem, 31. oktobrī ir svētki, reformācijas diena. Doktora Mārtiņa Lutera iesāktā baznīcas reformācija bija patiesības stunda, kas izmainīja gan mūsu zemes, gan visas rietumu civilizācijas gaitu. Un šie svētki ir ciešā saistībā ar tiem vārdiem, ko Kristus sacīja jūdiem, ka viņa vārdi ir patiesība, ka kas cilvēku padara patiesi, ne iluzori, ne āršķirīgi, bet vispār patiesi brīvu. Ne brīvu uz laiku, bet brīvs mūžīgi. Ne pa daļai brīvs vai brīvāks kā iepriekš, bet pilnīgi brīvs no tā, no kā ir cietuši, cieši un vienmēr cietīs visa pasaule, visi cilvēki. Bībele saka to, ko pasaule negrib dzirdēt, ka grēks ir visu nelaimi un ciešanu pamatcēlonis. Kas grēku dara, ir grēka vergs, teica Kristus. Un visi grēko, un tādēļ nav brīvi. Tāda ir patiesība. Bet pasaules idejiskās virzības monitoringām patiesību par grēku nedara, jo tā noliedz daudzu cilvēcisko ideju autoritāti un sabiedrības brīvības ilūziju. Arī jūdi šaubījās par viņu vārdiem. Mēs nekad neesam bijuši neviena vergi. Tik daudziem šķiet, ka vieglāk ir dzīvot ilūzijā, nevis atzīt patiesību. Vieglāk ir būt vergam pie pilna galda, nevis ubagam brīvībā. Jūdi šķiet bija pilnībā aizmirsuši, ka reiz bija vergi Ēģiptē un ka Dievs sūtīja Mūzu tos glābt. Ja ne viņš, tad jūdi vairs sen nebūtu, jau Kristus laikā. Tomēr jau no paša sākuma, kad faraons tos vajāja, un vēlāk, kad tie klīda tuksnesī, jūdi kurnēja un teica, kas mums kaitēja ēst verga maizi Ēģiptē. Tā pārnestā nozīmē domā daudz šodien. Par cilvēku, kurš iznīcīgi labumu dēļ gatavs nodot visu un pats sevi un patiesību, saka verga dvēseli. Tādu ir daudz, bet vēl vairāk ir tādi, kas vēlas dzīvot ilūzijā un kas gatavi pārdot brīvību, ko sniedz Kristus vārdu, iemainot tos pret brīvību grēkot. Tādēļ patiesības stunda tiek noraidīta. Jo šī patiesība noved pie Kristus mācības atklāsmes katarses, pie atbrīvošanās no brīvības un brīvības no melu un puspatiesību monitoringa, aiz kuras slēpjas pats galvenais ideju un notikumu monitors, vecā ļaunā čūska, melu ideja tēvs, Dieva nāvīgākais ienaidnieks. Velns un viņam paklausīgie noraida un cīnās pret Kristus patiesību. Reiz kāds vīrs stāvēja izstieptas rokas attālumā no patiesības un no brīvības. Tomēr šaubījās un vaicāja, kas ir patiesība, vai tāda maz nepieciešama. Tas bija Ponsijs Pilāts, kur priekšā stāvēja Dieva dēls. Viņš nolēma, ka labāk un drošāk tomēr būtu ķēzara vergam. 1517. gada 31. oktobris bija diena, kad Luters uzsāka diskusiju ar pasaules varas baznīcu par to, kas ir patiesība un kā svētīgi un patiesi pielūgt un kalpot Kristum. Un drīz piedzīvoja kardinālu un bīskapu un Romas ārkārtēju naidu un pretestību. Jo tā laika bauslības darba baznīcas monitorētāji nevēlējās, lai patiesība par brīvību, ko sniedz Kristus vārdi, aizsniegtu tautas ausis. Romas baznīcai bija citi vārdi, kuros mācīja cilvēkus un turēja tos cieši un stingri, kā vergus. Tur bija svētie, kam lika kalpot un tos atdarināt.
Tur bija klosteri, kur salauza cilvēku gribu un garu. Tur bija grēka atlaižas zīmes, par kurām lika maksāt. Tur bija mises upurēšana par grēkiem. Tas viss cilvēks padarīja atkarīgs no baznīcas kungu gribas un vēlmēm. Tur bija vergiem raksturīgā māņticība, pasakas un aizraušanās ar viltus brīnumiem, dziedināšanām un parādībām. Tur bija svēto mocekļu mirstīgo atlieku un kaulu pielūgšana. Citiem vārdiem, tur bija tik daudz starpnieku starp grēcinieku un Kristus vārdiem, kā neskaitāmas dvēseles Kristus sludināto brīvību, tā arī nekad neieguva. Tur bija tik daudz garīgas liekulības un melu, ka pašas debesis kliedz pēc patiesības. Cilvēki lūkojas pēc glābēja, bet redzēja virkni starpnieku, kas tos labprāt kalpināja, bet pretī dot neko nespēja un negribēja. Mēs droši drīkstam teikt par Luteru, kā raksti saka par vecās derības praviešiem. Tad Dievs aicināja un sūtīja doktoru Mārtiņu Luteru, lai Kristus vārdi no jauna būtu ar ticīgo tautu un lai atbrīvotu savus ļaudis. Luters ilgi cīnījās ar Pāvila vēstules romiešiem 1. nodaļas 17. pantu. Viņš centās kļūt taisns, jo Dievs mīl vienīgi taisnos, bet saprata, ka to nespēja. Tas nebija pat viņa spēkos, kas svētā dzīvošanā, lūgšanās, gavēšanā un raksta lasījumā bija piemērs visiem. Visbeidzot, Luters saprata romiešu vēstules 1. nodaļas 17. pantu jēgu. Kā tad notiek tas, ka Kristus vārdi cilvēku atbrīvo? Kristus apostols Pāvils raksta: Tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Cik dziļi un piepildīti Bībeles vārdi, kas reiz apvērs pasaules māņticību un melus. Vienkāršais svētais evaņģēlijs, prieka vēsts grēciniekam, kas sludina grēku vergiem pilnīgu atbrīvošanu. Tie sludina, kā pašai Kristus vēstī piemīt spēks. Varens spēks, kas grēcinieku attaisno no Dieva priekšā un padara taisnu un svētu. Lepnu un paštaisnu cilvēku pretēji apostoliem paņem kauns, jo tas sver un salīdzina visa pasaules rocība, augstās idejas, reliģiskie darbi un varoņdarbi, mega baznīcas un kustības un tam pretīm Kristus evaņģēlijs, kas vienkārši tā piedod, attaisno, dāvina, svētī un atbrīvo. Bet apostols saka, es nekaunos, jo evaņģēlijs ir Dieva taisnība un spēks. Un apostols uzsver un raksta nevis no darbiem uz ticību, nevis no ticības uz darbiem, bet no ticības uz ticību. Abrīnojama vārdi un abrīnojama mācība, kas ir viena pati pret pasaules kārtību. Patiesība, kas pati nes spēcīgu taisnību. Un šī taisnības brīvība satveram ar ticību Kristus vēstī. Patiesība apklusina pļāpus un rosību. Patiesība iznīcina ilūzijas. Patiesība maina attiecības. Kristus patiesība apklusina reliģisko kņadu, rosīšanos un tērgāšanu, jo Kristus patiesība iznīcina ilūziju, ka krietnes cilvēks pats spētu tuvoties Dievam. Kristus patiesība izmaina attiecības starp visvareno Dievu, svēto un taisno tiesnesi un grēcinieku. Patiesības atklāsme, kā jebkura patiesība, pieprasa rīcību un pārmaiņas.
Un tās ir notikušas, jo Kristus ir rīkojies, un viņa rīcība ir nesus pārmaiņas. Viņš sevi ir nodevis par svētu upuri visas pasaules grēku izpirkšanai. Viņa izlietās asins runā spēcīgāk par visas pasaules grēkiem. Un viņa augšām celšanās no mirušiem ir spēcīgāka par visas pasaules nāvi. Un viņš ir uzkāpis debesīs un sēdies uz visumu valdnieku troņa, un viņa pavēlēm paklinās zvaigznes, un viņa priekšā atkāpjas Sātans un Elle. Kad to uzzinām un noticam, tad esam brīvi, patiesi brīvi, jo šis valdnieks ir mūsu kungs un aizstāvis. Netāls un bargs un sīkumaini prasīgs, bet tuvs un mīlestības pilns, pacietības un līdzcietības pilns. Luters un viņa reformācija atdeva baznīcai un pasaulē Kristus un apustuļu vēsti, ka vienkāršos evaņģēlija vārdos un kristības ūdenī Dieva troņa priekšā grēcinieks ir padarīts svēts un taisns un brīvs. Brīvs nekalpot grēkām, bet kalpot Dievam. Evaņģēlija vārdos tiek dāvināta mūžīgā dzīvošana debesu valstībā. Šī ticības atziņa ir patiesā dvēseles katars, kad apjaukšam, ka pat visas pasaules biedam nāvei nav varas pār ticību. 31. oktobrī jums tomēr nebija reformācijas svētku brīvdienas, jo grēcīgā pasaule nesvin melu un izlikšanās sakāves dienu. Taču mums, luteriskajiem kristiešiem, tā ir svētas pateicības diena. Kā reiz izrēlieši Samuēlu atzina par Dievu patiesības pravieti, tā mēs esam atzinuši doktoru Mārtiņu Luteru un viņa reformāciju par Kristus patiesības pravietisku atjaunotāju. Arī mums pēc Dieva žēlastības padomu tuvu klāt ir bijis evaņģēlijs, ko apostols Jānis atklāsmē redzēja, lidojam debesu vidū ar mūžīgo evaņģēliju rokās. Tādēļ paliksim Kristus vārdos ne lepnībā, ne paštaisnībā, bet pazemīgā pateicībā par to brīvlaišanu, ko esam piedzīvojuši. Ne vienaldzībā un vieglprātībā, bet pielūgšanā un Kristus slavēšanā. Un kā mūsu pestīšanas ķīlu, kā nemirstības zāles un ticības svētību, vienosimies vakarēdienā, kas mums sniedz paša debesu valdnieku svētumu un mūžību. Klausieties un saņemiet patieso brīvību, ticiet visiem viņu vārdiem un palieciet tajos. Āmen.